Aizsargāt valsti no 1 centimetra. Tāds ir valsts aizsardzības plāna primārais uzdevums, uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Šobrīd Latgalē aktīvi novērojamas robežas stiprināšanas aktivitātes, pretmobilitātes šķēršļu izgatavošana, pārvadāšana un glabāšana. Šobrīd gandrīz 20 miljonu apmērā ir iegādāti šie dažādie šķēršļi. Tie ir 12 vietēji uzņēmumi, tā skaitā arī šeit no austrumu pierobežas novadiem. Tā kā mēs tiešām arī esam ļoti pateicīgi un priecīgi, ka arī mūsu uzņēmēji ir gatavi operatīvi nodrošināt. Kopumā izveidoti 20 pagaidu inženieru resursu parki, kur izvietoti pūķa zobi, prettanku eži, betona lego bloki. Pūķa zobs sver teju tonu un ir vairāk nekā metru augsts. Savukārt prettanku ezis sver 250 kg un ir 2 metru diametrā. Šobrīd izgatavoti teju 50% no pretmobilitātes šķēršļu vienībām, taču līdz septembra vidum plānojas sasniegt kopējo pasūtījumu. Otrais pasaules karš, pat Pirmajā pasaules karā tikko parādījās, kā teikt, tehnikas vienības, kuras vajadzēja apstādināt, un šis bija viens no risinājumiem, kādā veidā tad nostādināt tehniku iekšā, tad ir šī armatūra, lai viņš ir izturīgāks, un tomēr viņš jau uzglabāsies, tas jau nav 5 gadu vai 10 gadu jautājums. Viņš jau, ja es pieminu Otro pasaules karu, Pirmā pasaules karu, joprojām ir tie betoni saglabājušies. Pagaidu novietojuma vietas ir Ludzas un Krāslavas novados, nākamgad plānojas arī Alūksnes un Balvu novadā. Galvenokārt tās ir pašvaldībām piederošas vietas. Sadarbība ar pašvaldībām nesagādā izaicinājumus. Pirmais centimetrs tā ir mūsu valsts robeža. Ja mēs paskatāmies uz valsts robežu, ne visur ir šie atklātie lauki, ne visur ir tā, ka tur var brīvi kustēties. Protams, tās vietas paliekās mums otršķirīgākas, ir tās vietas, kur mēs redzam, ar robežsardzi redzam, kad ir iespēja mūsu potenciālajiem pretiniekam veidot kādu no manevriem. Skaidrs, kad pūķu zobi uz turieni aizies vienkārši, lai bloķētu šo iespēju. Tāpat pēdējā mēneša laikā pabeigs 20 km robežzoka nogrieznis uz Latvijas-Krievijas robežas. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūve pabeigta, bet jau šogad plānots to papildināt ar viedajām ierīcēm, kamerām un sensoriem. Kopējais garums uz Krievijas robežas 183 km. Uz doto brīdi kopumā ar vēsturiski izbūvēto žogu ir izbūvēts 190 km. Un tas ir aptuveni 70% no visa garuma. Līdz gada beigām mēs plānojam pabeigt žogu izbūvi visā sauszemes joslā, un nākošajā gadā vēl paliek 28 km mitrās, purvainās zonās, kas tiks pabeigts nākošā gada laikā. Baltijas aizsardzības līnija ir nacionāls un starptautisks kopdarbs. Sadarbības gan ar Lietuvu un Igauniju, tās piemēram seko arī Polija.